Aivars Baltonovs, Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs. Droši vien, ja ko varētu mainīt Latvijas sporta sistēmā, droši vien pirmais būtu tieši attiecībā uz bērnu jauniešu sporta nodarbībām. Es pilnīgi noteikti esmu par to, ka ir vajadzīgas 5 sporta nodarbības nedēļā, tā skaitā 1 peldēt apmācība. Vai mēs domājam par nākamajiem 10 gadiem? Droši vien, ka domājam, vai pietiekami grūti atbildēt, kā kurš. Manuprāt, tādas ilgtermiņa domāšanas pietrūkst, bet vēl vairāk pietrūkst arī reālu darbu, kas būtu, teiksim tā, 10 gadu plānā. Ka mēs ne tikai domājam, bet arī ejam un daram 10 gadus uz priekšu, zinot, ko konkrēti vajag. Manuprāt, visvairāk mēs augam tieši sporta menedžmenta, sporta pasākumu jomā. Tur Latvija ir ļoti veiksmīgi performējusi un sevi apliecinājusi starptautiskajā arēnā. Arī starptautisko sasniegumu, augstu sasniegumu jomā, es domāju, mēs diezgan labi performējam, latviski sakot. Tur, kur mēs būtiski atpaliekam, ir noteikti šī bērnu jauniešu fiziskā aktivitāte, pietiekama fiziskā aktivitāte, protams, arī vispārējais Latvijas iedzīvotāju, Latvijas sabiedrības fiziskā aktivitāte un veselības stāvoklis. Tur noteikti mēs esam arī statistiski viena no zemākajiem vai vājākajiem visā Eiropas Savienībā, un tur arī mums visvairāk būtu jāpieliek. Es ar diskusiju dalībniekiem daudz esmu arī ārpus šīs diskusijas runājis. Mēs viens otru labi zinām viens otra viedokli. Ko es paņemtu, droši vien, manuprāt, tikai novēlējums ir, ja Izglītības zinātnes ministrijas pārstāvju puses ir aicinājums strādāt kopā un tikai kopā mēs varam sasniegt šos rezultātus un uzlabojumus, sistemātiskus uzlabojumus, tad es arī novēlētu, lai tas tā arī notiek, ne tikai vārdos, bet arī darbos, jo ir ļoti, manuprāt, aplami, ka ļoti bieži mēs kā nevalstiskais sektors sanāk cīnīties ar valsts pārvaldi, bet lai gan mums viennozīmīgi vajadzētu strādāt kopā. Tas ir noteikti tas, ko es arī dzirdēju, ka tas cerams, ka tā būs, un es novēlu, ka tas tā arī būs, jo pārējais, ja mēs sapratīsimies un spēsim uzklausīt viens otru, pat ja mums īsti nepatīk tas viedoklis, tad jau arī varēsim panākt kaut kādu progresu.